Jānis Matuls, 39 gadus vecs, 90 kg smags, 3 bērnu tēvs, kurš augstā skolā mēģinās kļūt par filozofu un sociologu. Pats, lai gan joprojām neko nesaprot no hokeja, tāpat kā pēdējos 8 gadus Rīgas Balsī turpināšu aprakstīt notikumus hokeja laukumos un ap tiem. Bija kritisks? Nē, nu kāpēc? Tas ir 90. gads? Drīzāk jau ne kritisks, bet ironisks. Jo. No, ironisks. Jā, nu ko es tur kritizēšu sevi, ja es esmu labākais. Bet es esmu pamanījis, ka arēnā ienāk kāds hokejs, teiksim, presa centrā. Tu varbūt ne uzreiz ar viņu tā, sāc patiešo runāties, bet tu izmet kādu joku, laikam mēģini saprast viņu to garstāvokli un cik tad dziļi tā saruna var turpināties. Tā ir? Nu, es domāju, ka viņi jau saprot, ka es neesmu pilnībā pieskaitāms. Jā. Un tāpēc, man patīk, mans piegājiens dzīvē varbūt vispār ir tāds mazliet humoru, vairāk ar ironiju. Es varu pats par sevi pasmieties. Piemēram, es tikai tagad pēdējos gados sāku laukumā ieraudzīt ripu, jo es pirms tam redzes dēļ neredzēju to ripu. Jā. Nu, viena daļa cilvēku tam tic, ka es to ripu tiešām neredzu. Jā. Bet tik traki nav, vai ne? Bet, ja es to ripu neredzu, tad es vienmēr paprasu blakus esošam kolēģim Mārim Zembergam, kas tad tur bija? Ja viņš grib man briesmīgi izčakrēt, tad viņš var izstāstīt visu otrādi, ja es to momentu neesmu redzējis, bet tik traki arī nav. Tāds Matuļa muzeja istaba, ja? Negluži. Negluži. Šos es atceros, tu brauc uz Baltkrieviju tūrē. Tas vēl bija pirms Dinamo, vai ne? Es palielīšos. Šādas statujas Latvijā ir diviem. Ir Gunaram Jakobsonam 2006. gadā un man 2014. gadā. To Starptautiskās hokeja federācijas sporta žurnālistu asociācija par hokeja popularizēšanu. Žēl nav nekādas atzīmes. Viņi katru gadu dod, ja? Jā, viņi dod katru gadu kādiem 2, 3 žurnālistiem. Es sāku rakstīt 1983. gada 1. aprīlī. Es oficiāli darbā stājos kā žurnālists. Un tad pirmajos gados Rīgas Dinamo galvenais treneris Vladimirs Jurzīnovs nesaprata, kāpēc es viņu visu laiku čakarējot. Jā, bet es rakstīju tā, kā bija. Ja tur nosacīti Iževskas izštaļi mēs zaudējam ar 1-4, ja, es nevaru uzrakstīt, ka mūsējie briesmīgi cīnījās un tikai tur ripa negāja vārtos. Skaidri un gaiši. Bet ir skaidrs, ka viena daļa ir apvainojušies uz mani bijuši, bet ka paiet laiks un viņi nonāk apmēram mūsu vecumā. Viņi jau saprot visu to. Un, piemēram, mēs katru vasaru, kad Rīgā pārrodās Andrejs Matīcins, mēs vismaz taisam vienu tādu pēcpusdienas alus tūri, vai ne, kur mēs iedzerām malu un izrunājamies, kas ir noticis gadu laikā. Un tad viņš ir teicis, ka pirmajā pasaules čempionātā 97. gadā Turku viņš nekad nebūtu varējis iedomāties, ka viņš ar mani kādreiz dzer salu un runās par dzīvi. Jā. Vienkārši tas laiks paiet un tie aizvainojumi jau nav tādi, ka es tur kādu pa kretīnu nosaucis vai pa idiotu vai ko. Tie ir tādi, ja tu nokrīt uz dibeni, tad tu esi nokritis uz dibeni, kā Rodrigo Laviņš Oslo 99. gadā izšķirošajā spēlē pret Šveici laikam. Tad bija vienīgā ticamā, daudz maz ticamā informācija bija Sovetskijas sporta spēles, ne apraksts, bet to, ko viņi sauc par kompotu. Jā, par kompotu, jā. Un tad no tā, visi. Bet tu pierakstīji, tikai katram komandas jā. spēlētājiem arī, ja? Jā, teiksim, tie ir vārtu piespēles visai
PSRS augstākajai līgai. Ap 80. gadu, man liekas, ka bija tas apogejs visai šai interesei, jo pat cilvēki, kuri nestrādāja žurnālistikā. Es, piemēram, zinu, ka Viktors Šadīnovs, kurš bija privatizācijas aģentūras galvenais jurists vai kas, jā. Viņam arī bija diezgan smalka statistika, ko Dinamo un pārējās komandas dara. Tajā laikā pat es pierakstu. Es saku, jebkurš normāls vīrietis, vai krāja hokeja bildes, jā. Vai pierakstīja statistiku. Visu ko. Spēle var būt stāsts. Jā, spēle noteikti ir stāsts. Jebkurš spēle ir stāsts ar savu priekšspēli, ar kaut kādu ievadu, ar intrigu vai galveno, kas tur noticis, un ar kaut kādu atrisinājumu. Un, tāpēc arī ir viens otrs saka, vajag Šekspīru lasīt un ko. Hokeja spēlēs un politikā ir vairāk šo dziļo intrigu, nekā bieži vien mēs mākslas darbos kaut kur spējam ieraudzīt, jo tās visas ir mākslas darbos, man jāiedomājās, ka tur tagad Nataša Rostova vai kas tur metās zem vilciena, ja. Hokeja laukumā es to redzu reāli katru dienu. Es vēl tagad atceros, kā hokeja sezonas pirmajā spēlē Ģirds Ankipāns Sports pils Gaitenī kāvās ar Valēriju Vauļinu, ja. Tā ir reālā dzīve, tā ir reāla intriga kaut kāda, ja nevis, ka es tagad izlasu kaut kur, kad ir tur tas un tas noticis, ja. Tās ir reālas emocijas. Tā kā, ja tu man prasa, vai stāstu var uzrakstīt par... Es domāju, ka gandrīz par katru spēli var stāstu uzrakstīt, izņemot par neinteresantām, bet tādi jau cilvēki arī mēdz ārpus hokeja būt neinteresanti. Bet ja ir ekstra labs hokejists, bet baigais Draņķis, jā. Vai draņķis. Un ir vājāks hokejists, interesanti stāsti, runātājs. Kas tev kā žurnālistam ir interesantāk? Man kā žurnālistam, un arī jebkuram tomēr ir vajadzīgs šis stāstītājs, ja, kas spēj arī pastāstīt, ko viņš, un kurš grib pastāstīt. Mums arī ir bijuši un joprojām ir hokejisti, kas šai saucamajā mix zonā, viņš tev paiet garām, tā. Tev paiet vienreiz, otrais, trešoreiz. Es nerunāju par sevi, es runāju principā, jā. Bet ceturto reizi pat viņu vispār neuzrunā, jā. Tā viņš arī nospēlē Dinamo 10 sezonas un neviens ar viņu nekad nav runājies. Jā. Te gandrīz viss mēnesis ir, jā. Katru dienu tur ir kādi. Reps, kad bija Rīgā, ja, spēlēja? Nē, viņš tad jau bija atgriezies. Viņam 50 gadi tad bija. Ka pārgāja uz Maskavas Dinamo. Tad es vēl... Jo Balderim nebija citu variantu uz CSK. Nē, varianti vienmēr varēja nepāriet, bet, Repša variantā ir tas pats, kas tagad NHL, jā. Tas bija augstākais, ko viņš varēja pēc kā tiekties kādā no Maskavas komandām. Bet tajā laikā līdzjūtēji, nebija tā, kad, tomēr... Tad, kad Dinamo gāja uz augšu, tad līdzjūtēji bija pret viņu. Bija, kurš tas bija gads? Kurā gadā iekļuva 73. gada pavasarī bija. Tajos laikos Čihanovs bija ļoti labs PR meistars, kurš mācēja uzspiest uz skatītājiem, viņa emocijām. Un tad 73. gada pavasarī, kad Dinamo iekļuva augstākajā līgā, vienmēr notika tikšanās ar līdzjutējiem. Un Čihanovs tur uzdod jautājumus visādākus. Nav jau visi jānolasa, ko tev uzdod jautājumus. Bet viņam uzdev skatītāju jautājumu. Ņemsim Repsi atpakaļ uz Rīgu. Tas ir, viņam uzdevis viens jautājums, viņš nolasa. Un visu zāli, kaut kādu 5000 cilvēku. Ir noteikti arī stāsti, kurus, laikam, visu nevar stāstīt.
Nu, es vēl tā kā baidos stāstīt par pēdējo spēli 2015. Gada pasaules čempionātā Prāgā, kad Latvija zaudēja papildlaikā vai bullīšos Francijai. Es par to vēl negribu stāstīt un baidos stāstīt, jo man liekas, ka tomēr bija tā spēle sarunāta. Jā, ka mums neko nevajadzēja vairs, Francijai vajadzēja, viņi paņēma to, ko viņiem vajadzēja, un tā tas notika. Ja puikas vēl spēlē, paies kāds laiciņš, jā. Tāpat šīs te 5-4 spēles sakarā, tomēr savu roku arī bija pielicis Helmuts Balderis, kurš bija Pēterburgas SKA treneriem. Man liekas, ka tad bija Boris Mihailovs to treneris, bija neieteicis vai kā, lai neatlaiž Baltkrievijas izlases Vārtsargu Mezinu uz šo turnīru. Viņi neatlaida, jā. Vai tā bija vai nebija, bet šie atkal ir tie stāsti, kas veido to mūsu hokeja dzīvi interesanti un kā drāma, traģēdija vai komēdija. Bet kā tev atšķirt baumas no patiesību? Tu centies vēl pārbaudīt? Es jau pats radu baumas. Nē, ir kaut kādas baumas ir jārada, jo ne jārada baumas, tikpat labi tos var nosaukt par stāstiem, ja kaut kādi stāsti ir. Drīkst kaut ko bišķi piedomāt klāt, vai ne? Nevajag varbūt pilnīgi visu stāstu izzīst no pirksta, ja, jo ir pietiekami interesanti tie stāsti, kas paši veidojās. Ja, un tikai tur tā sulīgi uzrakstot un tā nevienu neapvainojot, jāmāk viņi ir izstāstīt to stāstu. Reku, te ir nozīmīts, bet es esmu tāds kreisais kolekcionārs, es neesmu baigais. Šīs es vairāk nepirkšu, jo katrā čempionātā viņi maksā tagad apmēram 130–150 eiro, tāds komplekts maksā. Tu tādus pirki? Jā, tie visi ir pirkti. Šīs ir dāvināts vai zakts, tie pārējie visi ir 150 eiro. Jā, 150 eiro apmēram. Bet tu esi starpnieks starp hokejistiem un līdzjūtējiem. Cik tu populārs esi, kad tu aizēji uz arēnu līdzjūtēju? Viņi nāk pie tevīm runāt, prasīt kādas tev prognozes? Jo viņi vairāk alu ir izdzēruši, jo viņi vairāk runātīgi ir. Bija pagājuši gadu Herningā, bija, jāsaka, es tā sevišķi slavas kārs neesmu, bet kā Herningā tagad pēc pirmās spēles, kur Rudolfs Balcers iemeta savu supergolu, mēs tagad ejam ārā uz savu mašīnu vai ko, un tad tur Anglijas latvieši atbraukuši ar savām mašīnām, un katrs otrais ir gatavs tev piedāvāt no Latvijas atvest to Bausku salu, jā, tad jau ir, teiksim, tā uzvari, kas vieno, tas alus mūs vieno, un tad jau tur es arī, es varbūt pats nejūtos, bet, es arī esmu daļēji no tās uzvaras vaininieks vai ko tur, jā. Dažbrīd arēnā jūties arī kā hokejists. Nē, tik stulbs es ne kā hokejists, bet tik stulbs es principā neesmu. Nē. Es jau neko daudz tur nesaprotu, bet man ir viena cita laba īpašība. Es jebkuram trenerim, jebkuram spēlētājam, es nekautrējos paprasīt, kas tur bija un kāpēc tā tas bija. Viņi labprāt arī man stāsta, ja, un tad jau es pēc kāda laika varu šīs viņu gudrības uzdot kā savējās, ja, jo paiet, teiksim, mēnesis vai ko, un tad es varu stāstīt, kad tur zonas stūri nenosedzu vai uzbrukuma līnijas visas bija nosegts, vai ne, tās standarta frāzes jau ir, viņas mainās laiku pa laikam, bet principā jau nemainās, kas tagad būs Latvijas čempionāts hokejā, kas uzvarēs? Uzvarēs tie, kas labāk pratīs realizēt vairākumu un labāk spēlēs mazākumā, un kuriem vārdsargs vilks vai nevilks. Ja? Tas katrā spēlē. Tas ir katrā spēlē, vai ne?
Bet tev nav tā, ka bunkurā ir kaut kādi slēptie diapozitīvi un neattīstītas filmiņas ar kaut kā, nezinu, tur 72. gads noticies tas, un neviens to nezina. Un ja tas parādīsies, tas apgriezīs pasauli kājām gaisā. Nē, pasauli kājām gaisā šī spēle nevar apgriezt, lai gan es daļai arī pats jūtos vainīgs pie tā, ka Latvijā katru pavasarī ir tā hokeja mānija, jo, nezinu, izdevies ir iestāstīt cilvēkiem, ka hokejs ir latviešu tautas lielākā vērtība, ja, un brīžiem man pašam paliek tā kā nērt un kauns, ka, no otras puses jau uz ķelni 2001. Gadā 8000 latvieši ir atbraukuši, tad atkal ir tāds kā lepnums, ka redz, tad viņi ir to stulbo matu lasījuši un viņi grib redzēt to hokeju un grib redzēt un tās emocijas gūt no tām spēlēm un tad atkal it kā prieks ir. Raidījumu atbalsta Maxima, lai uzvaru netrūktu.